kādi ir rezultāti pēc pirmo mēnešu darbības laika šim te akumulātoru, ja besam, kā mēs nosaucam? Nu, jāsaka tā, ka mēs vēl šobrīd testējam visas sistēmas, mēģinām noskaņot visu pārējo, saprast, kas notiek. Jā. Pēc būtības ir labi. Jā. Tajā brīdī mēs saprotam, ka ļoti svarīgi ir pareizā kapacitātes izvēle baterijām. Ja tu paņemsi mazas baterijas, kas tev nespējas nodrošināt veselu pilnu dienas ciklu, ja, teiksim, visas tavas vajadzības, ja, tad tas algoritms kādā veidā, kad viņas uzlādēt, kad lādēt no baterijām, kad nelādēt, un kad vienkārši, tagad tomēr jālādēs ar ierobežoto jaudu, mums nav vairs baterijas tukšas, ja. Tas baigi sarežģīti paliek, ja. Līdz to tā doma no pirmā mēneša ir primārais izvēlēties pareizu bateriju apjomu. Tādu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu to ciklu. Ja. Un to nevar tā uzreiz, tur ir mazliet jāpatestē. Protams, ka var paņemt lielāku, būs ok. Teiksim, mēs sarēķinājām, ka mums vajadzētu apmēram 200 kWh kopumā. Jauda varbūt arī nav vajadzīga, teiksim, 100 kW, mums pietiek kaut kādiem varbūt 80 kW apmēram, ja, kaut kas. Jā, bet gan jau, ka tuvāko vēl, nezinu, pusgadu laikā jūs sapratīsiet līdz galam, kā tad te viss tas, cik tas aprēķins bijis patiesas vai arī... Arī korekcijas, teiksim, ja piemēram būtu saulīte, teiksim, uz jumta, ja, vai ar kas, teiksim, kaut kādā brīdī, to finālu cipā redzēs, teiksim, gada beigās, kad būs pilns gada cikls izgājis cauri, jo, ja ir saule, teiksim, tad arī kaut kādā brīdī to sauli dzīt iekšā tīklā, kad nav mašīna, kas lādēs, piemēram, lielāka saules kapacitāte, dzīt iekšā tīklā ir atkal neatmaksājas, jo pēc tam, kad tu ņem ārā no tīkla, ir jāmaksā sadales tarifs. Ja? Tajā brīdī jau uzkrāt baterijās, teiksim, piemēram, sestdien, svētdien uzkrājam baterijās, pirmdien atbraucam mašīnām, savu elektrību. Okay.